Dzīvoja reiz jaunietis, kas gribēja pelnīt lielu naudu. Jaunietis aiziet pie guru, un guru viņš saka, es gribu būt vienā līmenī ar tevi. Guru jautā, ko nozīmē būt vienā līmenī ar mani. Nu tas ir pelnīt lielu naudu un kļūt par uzvarētāju. Labi, saka guru, ja tu gribi kļūt par uzvarētāju, tad tiekamies rīt no rīta 4 pludmalē. 4 no rīta pludmalē jaunietis atskrien savā jaunajā treniņu tērpā, gatavs kapāt. Bet guru viņam saka, lien ūdenī. Jaunietis arī lien ūdenī, viņš nesas ūdenī, viņš spars, viņš skrien. Viņš ielien apmēram līdz viduklim, bet tad viņš apstājas. Paga, vecīt. Es taču te neatnācu peldēt. Es nācu pelnīt lielu naudu. Guru viņam saka, lien dziļāk. Jaunietis arī lien dziļāk. Viņš iet apmēram, bet nu jau ūdens viņam gandrīz smeļas mutē. Bet tad viņš vēlreiz apstājas un saka, vecīt, lai arī tu pelni lielu naudu, otro reizi pie tevis neiešu. Guru viņam atbild, bet tu taču teici, ka tu gribi kļūt par uzvarētāju. Jāsaka jaunietis. Un tad panāca vēl vienu soli dziļāk. Un tajā mirklī, kad jauneklis spēra šo vienu soli ūdenī, guru saķēra viņu galvu un pabāza to dziļi zem ūdens un nelaida viņu tik ilgi vaļā, kamēr redzēja, ka jaunietis tūdaļ padģības. Un pēdējā mirklī guru izcēla viņu galvu un teica, man ir tikai tev viens padoms. Tajā mirklī, kad tu gribēsi kļūt par uzvarētāju, tikpat stipri, cik stipri tu gribēsi elpot, tikai tad tu par tādu kļūsi.